sveicināti Latvijas studentu galvaspilsētā Jelgavā. Sveicam jūs 15. studenču un studentu korporāciju teātra festivālā. Jubilejas teātra festivālu pasludinu par atklātu. Režisori Kilis Roberts Šilings un Kilis Jānis Mūrnieks. Šī dramatiskā apvienība par sevi stāsta. Mūsu trupa veido mūziku, tā iedvesmo un dziedē mūsu radušās brūces, palīdz pārvarēt mākslinieckās mokas. Bez tās mūsu mūzika būtu kā suns bez astes. Betmens bez Robina, Titāniks bez aizberga, Galmas bez intrikām. Tūlīt redzamais priekšnesums varētu būt komēdija, gan traģēdija, atkarībā no tā, kā jūs uz to skatāties, skatītāji, vai ar zinātniskās fantastikas elementiem, kas nogādās jūs nedaudz citā galmā, jo galmi, kā arī karaļi, mēdz būt dažādi. Vai karaļi nepiedzimst, vai karaļi kļūst, bet galma intrikas reizēm mēdz būt negaidīts pārsteigums arī pašam karalim. Izrādes tapšanas laikā trupai sāka likties, ka vienai no lomām ir uzlikts lāsts, jo nedēļas laikā 3 reizes nomainījās tās tēlotāji. Kā arī aicinām, esiet iecietīgi pret galvenās lomas tēlotāju, jo šodien viņš ir uz skatuves par spīti laustai kājai. Un tā, priekškars veras un uzstājas studentu korporācija Imērija un Konkordija Valdemārija. Tie augšā ir galvenie. Kā tad augšā? Kurš tad nospodēja to viņa glāns? Kurš? Jūs kādreiz esat netīrā zālē gājuši? Pie nospicota karoga parādi vadījuši? Nē. Visi grib atstāt pēdas pagātnē. Visi. Bet es tikai pēc viņiem eju, slavu, viņi tikai apvēro, es tikai slavu. Nepārspējams un neatkārtojams. Es esmu šeit galvenais. Tad jau es esmu karalis. Ja tā padomā, es tāds esmu vienīgais. Karaļu pasaulē ir daudz, bet es tāds esmu vienīgais. Tad varbūt es esmu... Varbūt ar to pagaidīt. Tas nekur nepazudīs nākošajā jubilejā. Pagaidām samierināšos ar šo pašu. Bet tad paskatīsimies, ko tie mani galvenieki ir sagatavojuši un cik zemu katrs klanīsies. Dārgie skatītāji un klausītāji! Labvakar mūsu mīļie pie televīzijas ekrāniem! Labvakar, maestro! Šovakar esam nākuši sveikt mūsu vienreizējo un neatkārtojumu visu mīlēto maestro! Šovakar maestro jubilejas koncertā atskatīsimies uz mūsu mūzikas kultūras nesaceramā balsta un iedvesmotāja Daira mūža garumā. Šovakar, lai skan mums visiem tik zināmās un iemīļotās dziesmas. Šovakar, lai nāk jūs sveikt senie labie draugi un paziņas, visi tie, kuru Daira ir tik cieši savījusies jūsu mūža garumā. Lai šis koncerts jums ir kā neaizmirsama intriga. Daudz laimes, maestro! Kā zināms, koncertos muzikālo pavadījumu maestro vienmēr spēlē pats. Tieši tā arī notika šodien. Lūdzu, maestro, jūsu instruments.
Maestro daļa ir visā tās daudzo gadu desmitu garumā cauri jaunu talantu atklāšanu. Un vai nav patiesi lieliski, ja šie dziedošie talanti ir jaunas un skaistas sievietes, kā īstas pērles uz latviešu estrādes skatuves. Atceramies Mirta Zīvera un Aija Kukula. Šovakar kopā ar mums jūtas maestro sveic. Sagaidiet vienīgā un neatkārtojumā grupa Music, Emīls un Manats. Paldies grupai! Pagājušā gadsimta 80. gadu maestro daļradē iezīmējās ar jaunu pavērsienu. Un tie ir dziedošie aktieri. Kurš gan cits, ja ne aktieris, spēja izveidot tik ekstravagantus un intriģējošas vokālās grupas, kā piemēram Mūžīgais unisons. Un šovakar kopā ar mums jūs maestro nākuši sveikt. Sagaidiet ar ovācijām grupas Skyforger! Tēla pagalmāji, 5 velni zemakmeņā, 5 velni zemakmeņā. Dziedošie aktieri. Cilvēki, kuru profesija it kā nav saistīta ar vokālo daļradi. Pateicoties maestro, viņi kļūst par tautā iemīļotiem dziedātājiem. Rolands Zagorskis, Jānis Spakš, Stelo, Imants Krastīņš un Edgars Liepiņš. Un šovakar kopā ar mums jūsu maestro nāca sveikt. Sagaidiet ar ovācijām mūsu pašmāju Alberts Vitālijs Gavrilovs. Rast. Labdien, jā! Tā nav nekāda īsta balvu pasniegšana, pieņemšana, vai kā mēs to saucam, jubilejā. Tajā nepiedalāmies mēs, jo mēs esam īstie, vienīgie un patiesie alus karali Berking, jā? Tad ir Raimond, es tev ļoti liels gods, un šodien mēs tevi sveicam tavā jubilejā. Raimonds gan Aldara zelta nedzer. Bet kurš gan dzer? Tā kā Raimonds ne. Tad šodien mēs nebūs pēdējīgi dziedāt mūsu mīļāko dziesmu, tādēļ mēs nodziedāsim Raimonda mīļāko dziesmu. Raimonda aiziet si bemol. Kad viss jau būs pateikts, vai tā kādreiz būs, mēs dosimies tālāk, viss parastais stāgrūs. Tas notiks rēdienā, kad gaismas ātrumas stārs. Viņš lēnāks kā domas tās un gars, viņš solīja to aizmirst. Viņa nepiedod, tu izvēlējies palikt, es aizlidoju, un kurš no mums būs pirmais?
Paldies, paldies! Maestro Daļrad mūsu atmiņās vienmēr asociējās ar brīnišķīgiem vokaliem duetiem. Viņa fanskajām balss harmonijām. Nora Plombiera un Viktors Lapčēneks, Margarita Vilcēna un Nojārs Grīnbergs. Viņu dziesmu tekstu aizskanēja līdz sirdsdziļumiem un, protams, ar maestro mūziku. Un šovakar kopā ar mums jūs, maestro, nākuši sveikt. Sagaidiet, dāmas kungi, Balters un Kaža! Paldies, paldies mūsu varoņiem!